Labdien, augstgodāmie klātesošie. Paldies uzaicinātājiem, paldies visiem, kas šeit ir ieradušies. Un, jā, būtībā diezgan daudz, ko es biju iecerējis, varbūt es arī neteikšu taupot laiku, tāpēc, ka ļoti daudz, kas arī bija pateikts. Bet ir tāda lieta, ka daudzām šīm idejām ir vajadzīgs arī finansējums. Tas ir pilnīgi loģiski, jā, lai realizētu lielāko daļu no šīm idejām, lielāku vai mazāku papildus naudiņu arī ir vajadzīga. Un ir, kā saka, domātāji pagājušajā gadsimtā teikuši tādu frāzi, ka atkārtošana ir zināšanu māte, tāpēc lūdzu jautājumu, kur mēs nostiprināsim mazliet tās lietas. Tātad jautājums, vai jūs skatāt, ka Latvijā ir jāveido zināšanu sabiedrība? Tātad nedaudz vēl precizējot to jautājumu, vai jūs uzskatiet, ka lielāks īpatsvars uz zināšanām, tehnoloģijām un viņu ietekmi uz mūsu tautsaimniecību nākotnē ir nepieciešams. Tā kā lūdzu. Ok, paldies. Ļoti labi. Tātad mēs redzam rezultātu. Nu, es teikšu diezgan nospiedoši. Jā. Protams, paldies tiem, kas arī balsoja par C variantu, tāpēc, ka tas ir skaidrs, ka cilvēki arī saprot, ka arī šobrīd situācija nav nemaz tik slikta, bet ka nākotnē mums jāvirzas tādā virzienā, tā es to izprastu. Un, protams, tā lieta, ko es šeit gribētu pievērst kam uzmanību, tiešām tam, ka mums, lai mēs varētu īstenot šīs idejas, lai mēs nebūtu viduvēji, lai mēs varētu tiešām veidot šo ekonomisku izrāvienu, mums ir nepieciešama papildus nauda. Es vēlreiz pie tā atgriezīšos, jo tas ir tomēr izējas pozīcija, ka ir vajadzīga papildus nauda. Lai nebūtu tā, ka to ir teicis tikai Vidzemes augstskolas rektors, tad lūdzu prezentācijas pirmo slaidu. Jā. Tātad Latvijas valsts samaksāja no sava budžeta apmēram plus mīnus $500 000, piesaistot dažādas starptautiskus ekspertus, kas vērtē mūsu augstākās izglītības situāciju un arī zinātnes situāciju. Un šā gada laikā ir iznākuši 2 tādi ziņojumi. Un es paņēmu atstājos citātus tādā oriģināla valodā, angļu valodā, jo, manuprāt, kopumā jau ziņojumi tāda smagnētā valoda, bet tas tomēr bija tāda, man patīk, kā tas bija. Ja? Un tad gan Tehnopolis ziņojums par zinātni, gan arī Pasaules bankas ziņojums tikos vajag pa augstākās izglītības finansēšanu, abi uzsver to, ka šī brīža līmenis ir absolūti zems un faktiski zem jebkādas kritikas. Tātad tik tālu apmēram situācija ir skaidra. Ja mēs vēlamies izrauties no tā, kur mēs esam šobrīd, mums vajadzīga papildus nauda. Papildus nauda ir vajadzīga pietiekoši daudz. Ir skaidrs, ka ar to, ko jau mēs esam ierakstījuši likumos, ir augstākās izglītības likumā, zinātnes likumā, ir ierakstīti tur tādi procentiņi mazi, kas tur nāks tā kā kaut kas klāt. Tas netiek gadiem pildīts, bet ja arī mēs sāksim ar to pildīt, patiesībā ar to nepietiks. To jau arī Svetbanka ekonomisti ļoti labi parādīja. Arī ja mēs pildītu, tad varbūt labākajā gadījumā mēs sasniegtu pusi no tā, ko ir ieplānojusi Eiropa. Būtībā līdz ar to ir skaidrs, ka mums vajag daudz sistēmiski ieguldīt naudu. Apmēram, ja mēs tā teiktu, lai būtu kaut kāds reāls rezultāts sistēmā uzrāviens, tad tiem vajadzētu būt vismaz papildus esošai naudai vismaz €100 miljoniem gadā. Skan ļoti labi, augstākās izglītības un vispār izglītības sistēmas cilvēki teiktu ļoti labi. Nesen biju Valkā. Valkā arī skolotāji man uzdeva jautājumu, kā es no ekonomiskās vēstures varu skaidrot to, ka Igaunijā skolotājiem 2 reizes lielākas algas kā Latvijā. Ja? Tad skaidrs, ka vispār kopumā izglītības sistēmā nauda jāiegulda. Pietiekoši daudz. Jautājums, kur to naudu var dabūt? Un tad tas ir tas jautājums patiesībā, kas ir debatējams. Un es teiktu tā, ja mēs visi ticam idejai, ka zināšana sabiedrība ir nākotne. Ja mēs ticam idejai, ka augstākā izglītība ir nākotne, tad patiesībā tas ir Latvijas attīstībai ļoti labs biznesa plāns. Tas nozīmē, arī bankas, man liekas, organizēts pasākums ir īstā vide, kur par to runāt. Ko mēs darām? Ja mums ir labs biznesa plāns, laba biznesa ideja. Būtībā tās iespējas, vai mēs sakasam iekšējos resursus kaut kādus, kas mums ir, tad tas ir variants, ko mēs varam darīt no valsts budžeta, kaut ko pārstruktūrēt, kaut ko likt iekšā. Diezgan neticams variants patiesībā, zinot, kāda ir situācija, taču teiks tāda nozara, tur vēl visur, kur vajag. Tā ir viena lieta, ja. Protams, var teikt, jā, uzliekam papildus kaut kādus nodokļus, kaut ko tādu, ja. Jo, protams, mēs zinām, ka, piemēram, Igaunijā pret IKP nodokļu iekasējums ir stipri labāks kā Latvijā, varbūt arī tur, bet es teiktu tā, ja
Gluži. Mēs neesam, mēs sakam nē, un darbdevēji saka, un organizācijas nē, nodokļus paaugstināt nevajag, neko nevajag, ja tas mums bremzēs ekonomiku nekādā ziņā. Nu, tad, ja mēs ticam idejai par augstāko izglītību un par izglītību kopumā, par to, ka tā ir nākotne, nu aizņemamies naudu. Aizņemamies, jo mēs sakām, ka kāds izrāviens tas būs. Es domāju, ka arī ar visām procentu likmēm visu mēs dabūsim to naudu atpakaļ. Tā kā pamatā man idejas ļoti ceru, ka būs vēl daudz cilvēku, kas dos tos padomus, kādā veidā, ko darīt, teiksim. Tad nobeigšu savu prezentāciju tieši arī ar to, ka ja mēs paši ticam idejai par zināšanu sabiedrību, tad naudu mēs noteikti varēsim atrast. Paldies!